Ok. Tā, sākam rakstīt. Tātad, nu, fizika tā ir vienkārši vairāk vai mazāk, tā ir tāda sadaļa, tur, protams, no tādas reālās fizikas maz, kas ir, bet, nu, tomēr. Tātad, pirmais, ko es gribēju tātad parādīt, ja, tad mums ir kaut kāda šīta spēle, ziniet, es bišķi uztaisīšu, bišķi kameras vienkārši baigi tuvu te pievilkts ir, es šeit šo te ortogrāfisko izmēru uztaisīšu kaut kādu šādi, ja, lai bišķi lielāk vienkārši uztaisītu šo te. Tātad, pirmais, ko es gribu parādīt, ir tā saucamās platformers. Ja? Šobrīd mums ir tā, ka ja mums lapsēns kaut kur lec, viņam ir augšā šķērslis, nu, te viņš vienkārši atdurās pret šo te šķērsli, ja? Un tā tad tālāk nelec. Ja? Vienīgais veids, kā mēs te varam tikt augšā, ir šīs te ir vienkārši paleciens. Bet mēs varam izveidot tādu mehāniku, ja, tātad pateicoties Unity tātad iebūvētai lietiņai, ja, fizikai, kas saucās, tūlītās es pats tagad pats arī tā no galvas tā neatceros, ja. Bet, nu, tātad mums, pieņemsim, ir kaut kāda platforma, viņa varbūt ir bišķi mazāka, ja, kura, tātad šeit mums ir, tad, kad mēs nospiežam šo te add component, ja, tātad zem physics 2D, šeit mums ir vesela čupa ar kaut kādām lietām, ja, tātad kolaideriem tur viss ir skaidrs, to mēs esam izmantojuši, ja, tātad tas viss ir, ja, tātad, protams, pats rigid body, ja, tātad tas arī viss ir skaidrs, bet te vēl mums ir vēl visādi efektori, jointi, un kas te vēl mums ir, un nu, vairāk ar nekas tā, te vēl kaut kas bija, bet efektor join, nu vienkārši force, jā. Jā, tās ir divas lietas, ja, kas šeit ir. Un tas, kas man šobrīd interesē, ir viens no tādiem efektoriem, ja, kas saucās platform efektor, ja, kur viņš ir, rekuriem. Platform efektor 2D, tātad pieliekam šo te komponenti. Vispirms mums ir nepieciešams dažas lietas. Tātad viņš te saka, ka šim te efektoram nepieciešams šis te kolaideris, ja, kuram ir ieķeksēts used by effector. Ja, tātad mums ir box kolaideris, ja, un šeit mēs varam ieķeksēt šeit used by effector. Ja, lūk, tikko mēs te ieliekam šo te ķeksi used by effector, šeit visi kārtībā, mums ir parādījies, ja, tāds tā kā jauns arka, ja, tātad pusaplis, kas mums te kaut ko dur. Un kas tad tagad notiek? Es tagad neko nemainīšu, vienkārši palaidīšu spēli. Jā, tātad, un mēs tātad te ejam, šis ir tas, tātad šī ir vecais, ja, te mēs te lecam, un šis ir tas ar efektoru, ja, un mēs redzam, ka viņš pārvēršās par tādu tā kā platformu, uz kuras var uzlikt, ja, tātad mēs vienkārši lecam cauri, tādā veidā mēs varam izveidot, ja, tādas tā kā trepes nosacītas, ja, tas ir varbūt tāds vienkāršākais, primitīvākais veids, kā to nodēvēt, ja, tātad mēs pieņemsim, uztaisam vairākus, ja, jo es varu parādīt nodarbībās tikai tik, cik es varu parādīt, un tātad, jā, nu, mēs lūk šeit tādu varam izveidot, jā. Protams, šeit ir tā, ka tīri teorētiski mēs varētu vēl uztaisīt tādu mehāniku šim pašam efektoram, ka pieņemsim šobrīd, jā, mēs varam uzlikt, jā, palikt,
Bet, lai nolektu, jā, mums ir jāiet malā. Tīri teorētiski dažreiz spēlēs taisa vienkārši, ka ir kaut kāds taustiņš, tas pats pieņemsim S taustiņš, un viņam ir šis te efektors, un tādā gadījumā mēs varam ar taustiņu uz leju izkrist atpakaļ cauri. Nu, tas ir, teiksim tā, nu, pagrūti realizējams vizuālajā programmēšanā, bet, ja ir interese, mēs to varam izdarīt, ja. Bet šobrīd es gribu bišķi paskatīties, kas vēl mums ir bez šiem te platforma efektoriem, ja, kādas vēl tur mums ir lietas. Tātad, pieņemsim tā, man te vienkārši nav vietas, es izdzēsīšu šitos te kokus ārā, lai man vienkārši vietiņa. Tātad, nākamais, ko es gribu paskatīties, ja, es tātad uztaisīšu šeit jaunu 2D Object Sprite Square, ja, tātad, nu, tas tā, piemēram, tikai, ja, tā, te, ja, kāpēc viņš te man nav redzams? Ko es atkal ne tā esmu izdarījis? Viņam krāsa. Vienkārši šī krāsa tāda pati kā fonam, jā. Jā, tātad, ko mēs te varam paskatīties vēl, kas ir zem fizikas 2D. Tātad, viens no tādiem vēl coolajiem efektiem ir šis te ārējā efektors, ja. Ārējā efektors, ja, tātad tas ir tāds tā kā kaut kāds apgabalā, ja, tātad efektors, kurā mēs varam pielietot kaut kādu spēku, ja, tātad te mums atkal viņš saka, ka mums ir nepieciešams kaut kāds colliders used by effector, tātad pieliksim to pašu box collider 2D, ja, tātad ieliksim to used by effector, ja, tātad lūk, tas mums ir uzlikts, ja. Un kas tad mums te ir? Protams, te mēs varam izvēlēties, nu, ka tas iedarbojās tikai uz playeri, ja, bet svarīgākais ir šis te spēks, ja, ar kādu, ar ko un kādā veidā iedarbojās, ja. Pirmkārt, protams, ir šis te angle, paša spēka nu, lielums, ja, tātad cik spēcīgi iedarbojās, ja, un variation nozīmē to, ka tas ir kaut kāds random skaitlis, ko mēs pieliekam. Tātad, ja pieņemsim, mums ir force magnitūda 10, un mēs šeit force variation ieliekam 5, ja, tas nozīmē to, ka šis spēks būs randomisks no 10 līdz 15. Šobrīd es to neatstāšu, ja, tālāk tur ir rigid body, to mēs arī atstājam, ja, un šeit vēl ir dumping, ja, tātad tas ir ar kādu pretestību šeit saskarās. Nu, paskatīsimies, man šķiet, ka tas 10 būs bišķi par mazu. Jā, nu, jā, redzam, viņš tā kā iedarbojās, ja, uz to mūsu lapsēnu, ja, bet ļoti maz. Tad šeit es uzlikšu kaut kādu 50, ja, pieņemsim. Tā, un tagad skatāmies, kas notiek. Nu jā, bišķi spēcīgāk, bet nu, tādā veidā mēs varam uztaisīt, ja, kaut kādu apgabalu, kuram ir kaut kāds spēks. Protams, ja mēs pieņemsim šeit force anglu uzliekam 180, ja, tad mūsu lapsēns tātad ies tātad uz otru pusi teorētiski, jā, nu lūk, jā, tātad viņš iet uz otru pusi. Vēl mēs varam uztaisīt, ka mums, tā,
ja es šeit ielieku triggeri, ja starp citu viņš šeit arī saka, ka šīs kolaideris būtu labi, ja ir triggeris. Ja es šeit ielieku triggeri, ja, tātad, ka šīs te kolaideris man ir kā triggeris, kuram es varu šeit iet cauri, šito spēku es uztaisu 90, nevis spēku, bet force angle es uztaisu 90 un spēku uztaisīšu lielāku 100, ja, tātad, un skatāmies, kas tagad te notiks. Un tagad es ieiešu šī apgabalā, un mēs redzam, jā, ka tātad viņš te mums sāk mest viņu gaisā, tā kā tāds batuts vai aerodinamisks apgabals, jā, kurā mēs varam kaut kādas, es nezinu, šādas te gaisa plūsmas, jā. Vienīgais tas, kad tikt ārā, mēs it kā varam, jā, tādā veidā, ja, te mēs varam, protams, pieņemsim tur samazinot spēku, viņš mazāk te palecās, ja, un tā tālāk, ja. Tātad šis te ārējais efektors ir, lūk, šāds te interesants apgabala efektors. Tā, izņemšu šito ārā, skatāmies, kas mums vēl ir pie fizikas 2D, tātad Beyonce. Šito es parādīšu varbūt bišķi vēlāk, skatāmies, kas te mums vēl ir. Jointi, jā, jointi. Šis surface efektors, ja, principā ir ļoti līdzīgs kā tas ārējā efektors, ja, tātad es neesmu viņu līdz galam patiesībā sapratis, bet mēs varam imitēt, atcerieties, es stāstīju par fizikas materiāliem, ja, tātad, ka katram materiālam mēs varam pielikt atspirīgumu un friction, ja, tātad, lūk, šeit mēs varam it kā šo te visu pamainīt, ja, tātad atkal uztaisīt kaut kādu, bet patiesībā man, godīgi sakot, līdz galam šis te nekad nav strādājis. Es nezinu kādēļ, visdrīzākais man kaut kas nav kārtībā ar fiziku parasti vai vēl kaut kas, bet tīri teorētiski paspēlēties var un droši vien vajag, vai arī atrast kaut kādu normālu tutoriālu, kurš precīzi zina, kas ir šis un kur mēs to varam izmantot. Man, godīgi sakot, es viņu neizmantoju un līdz galam arī nesaprotu. Ok, no efektoriem šis laikam arī būtu viss, ja, izņemot Beyonce efektors, bet, kā jau es teicu, to mēs paskatīsimies bišķi uz beigām, tāpēc, ka viņš ir sarežģītāks, bet šobrīd ķersimies klāt pie jointiem, ja, tātad jointi ir tīri kaut kādi savienojumi, un visvieglāk kā to savienojumu paskatīties ir šis te hinge, es nezinu, kā pareizi izrunā hinge, tātad tas ir tā kā eņģe, ja, tātad eņģe, šeit mums nevajag triggeri, un šeit mums nevajag kā used by efektoru, ja, tātad kolaiderim tas viss mums ir jāizņem ārā, viņš pievieno savu rigid body, ja, bet nepievēršam tam uzmanību, ja, tātad mēs varam šo te angulāru visādus limitus mainīt un tā tālāk. Tas, ko es gribu pamainīt, ir šī te pivot punkta atrašanās vietu, ja, tātad šobrīd nekādas limits es nemainu, tātad man eņģe būs tā kā pa 180 grādiem, un šobrīd vairāk vai mazāk es arī neko nemainīšu, ja. Atstāšu šādi, kāda ir, kāds ir šis te defaultais settings, jā. Un kas tad mums te notiek, ja? Mēs redzam, ja, ka mūsu šitais te objekts pārvēršās par tādu tā kā
nu, eņģi, jā, tātad, tā kā uz šo objektu iedarbojās fizika, gravitācija, tātad viņš vienkārši krīt zemē, ja. Tātad, ja es šo te objektu pabīdu kaut kur šeit, pieņemsim, jā, tādā veidā, un tagad, pieņemsim šeit, jā, mēs varam lūk šo te objektu arī pabīdīt un iedarboties uz viņa kaut kāda, ja tā tad uztaisīt. Nu, te vēl ir interesanti, ka mums šis te hinge objekts, ja, var grupēties. Tātad, pieņemsim, uztaisam, mums ir viens šis te objekts ir šāds, ja. Es noduplicēšu viņu, ja, Ctrl D, un otru tā kā pielikšu galā, un es šim te otrajam, ja redziet, te mums ir pie hinge join, mēs varam norādīt, ar ko viņš ir, ar ko tas ir sakonektēts, ja, tātad, un es norādu iepriekšējo šo te konektēšanas to eņģi, ja, un kas tad mums notiek? Lūk, mums ir vesela sistēma, ja, tātad ar šiem te eņģiem, ja, tātad, un tādā veidā mēs varam uztaisīt, pieņemsim, ķēdes, ja, kaut kādas virves, liānas, ja, kaut kādas vēl lietas, ja, tātad atkal šis, ja, pieņemsim, trīs objekti. Kaut kādus piekaramos tiltus mēs varam tā uztaisīt tā, ka viņi tur kustās, ja. Lūk, tātad šeit vesela sistēma, ja, tātad ar ko mēs varam šeit ņemties, ja. Jā, tātad uz to tieši tāpatāts iedarbojās, nu, gan gravitācija, gan mūsu lapsēns, jā. Jā, tātad, lūk, nu, te viss kaut ko var visādas lietiņas izdomāt, jā. Papildus šim te, tātad, mēs varam izmantot arī pieņemsim, te vēl ir spring join. Kur palika? Arī kur ir spring join. Ja, spring join, tā gan ir atspere, nu tā kā atspere, ja, nu vairāk vai mazāk es te norādu, ja, ka mēs šim te objektam esam piesaistījuši šim te iepriekšējiem objektam, ja, un lūk te šajā gadījumā šis te objekts, nu, protams, būtu labi, ja mēs norādam statiskāku objektu, bet, nu, idejiski, ja viņš tā tad, nu, tā kā šūpojās, un arī mēs varam izveidot bišķi varbūt savādāku, kā lai to saka, šo te mehāniku, ja, kā uzvadās šie te jointi, ja iepriekšējais viņš tā kā atspēr, šis ir nevis iepriekšējais tā kā šīs teņģis, šis ir tāds tā kā vairāk, nu, tā kā atspere. Ok, tātad tas ir šis te spring joint. Šeit ir vairāki palīgi jointi, ja, kurus var izmantot pie šīs te veidošanas, ja, tātad pirmkārt fixed joint, nu, te ir diezgan vienkārši, tas ir vienkārši joints, pie kura mēs varam, nu, kaut vai šo te pašu spring joint karināt klāt, ja, tātad viņi būs nofiksēts kaut kāds punkts, ja, un attiecībā pret šo te punktu mēs varam nofiksēt. Ko es varu tātad parādīt? Pirmkārt, pirmkārt es te palaidu garām vienu efektoru, kas ir point efektori, ja, tātad point efektors, tas ir tātad efektors, tā šitos mēs varbūt izdzēsīsim ārā. Kaut gan nē, es šito atstāšu, bet šim es tātad atlikšu atpakaļ
šo rigid body. Ja, tātad point efektors, viņam patiesībā nav vajadzīga grafika. Viņam vajadzīgs ir tātad rigid body arī viņam nav vajadzīgs. Tātad pirmkārt used by efektor, otrkārt, ka viņam ir nepieciešams arī triggeris. Ja? Tātad tas ir kaut kāds laukums. Ja? Tas ir kaut kāds laukums, kurā mums notiek kaut kādi fizikas likumi. Ja? Nu, visbiežāk šīs te point efektors tiek saistīti salīdzināts ar kādu melno caurumu, kas pievelk centrā kaut kādu lietu. Ja? Tātad šobrīd mums ir force magnitūda, es bišķi palielināšu 30. Ja, pieņemsim, vislabāk ir nodemonstrēt, ja, tātad, ja mēs nonākam šī laukumā, šeit mums tīri teorētiski vajadzētu notikt redziet, ja, tātad viņš mums sāk pievilkt mūsu objektu centram attiecīgi, ja, lūk, viņš tātad viņš nenostājās, ja, bet, uz viņu tātad tā kā iedarbojās gan gravitācija, gan šīs te point efektors, ja, tas nozīmē to, ka viņš tiek ievilkts, ja. Tas, kā jau es teicu, kaut kas līdzīgs melniem caurumam, ja jūs uztaisat ļoti, ļoti lielu kaut kādu šo te apgabalu, kurā mums notiek šī te pievilkšanās, ja, centram, tātad šis te efekts, es nezinu, kur spēlē, to var arī šī konkrētajā, ja, platformerī, bet pieņemsim kaut kādos kosmiskos spēlēs vai kaut kādās citās, kaut gan var būt situācija, ka, pieņemsim, tur ir kaut kāds upē atvars vai vēl kaut kādas lietas, ja, kurā attiecīgi šīs te lietas var izmantot, ja, tātad šīs te. Un tagad visbeidzot, Ctrl+Z es atstāšu kaut kur šeit galā. Visbeidzot es gribēju parādīt šo te Beyoncé, šausmīgi grūti man ar to angļu valodu, bet, tātad slīkšanas, jeb šo peldēšanas, ja, tātad peldēšanas. Pirmsim, tātad te mums ir water, ja. Ņemam šeit water. Pieņemsim, tātad pirmkārt man ir nepieciešams ūdens kā tāds. Tas ir, protams, zils. Pieņemsim, lūk, šādi. Kaut ko. Šim te pievienosim tātad šo te fizikas 2D, kas ir buoyance efektors. Ja? Tātad mums ir nepieciešams, protams, arī kollaiders. Box kollaiders, ja, tad tam ir jābūt used by efektor, un attiecīgi tas ir triggeris. Ja. Tātad mums lūk parādās lūk šāds te, varbūt bišķi to krāsu maigā, tumšāk labāk pat ir. Mums parādījās lūk šeit šāda te, tā kā strīpiņa. Šis ir tā saucamais ūdens līmenis, ja, kuru mēs, protams, attiecīgi varam mainīt, ja. Tātad tas ir viss ūdens, kur mums ir, tas ir box kollaiders, sorry, Beyoncé, tātad density, dumping, flow, surface level, ja, tātad lūk šīs te surface level, kuru mēs varam palielināt, samazināt, pieņemsim, uzliksim šeit. Density varbūt ielikšu bišķi lielāku, 3, tas ir tikai tāpēc, kad šo te ūdeni, lai vieglāk pademonstrēt. Tā, kas tad mums tagad notiek, ja? Tātad mūsu lapsēns skrien un iekrīt iekšā ūdeni, un lūk, viņš tātad mums peld. Protams, attiecīgi mēs te varam, protams, mainīt šo te
fizika un tā tālāk, te, protams, problēma ir, ka mēs nevaram izlikt un vēl visādas lietas, ja, bet, nu, tātad jūs redzējāt, tad, kad viņš iekrīt, ja, viņš varbūt tomēr to density samazināšana, tas ir density, tātad tulkojumā būtu blīvums, ja, un tātad, jo lielāks blīvums, varbūt mazāk vēl viens uztaisīsim, tātad, jo lielāks blīvums, jo viņš tāds tā kā ātrāk uzspiež šo te spēlētāju uz augšu. Tātad mēs esam samazinājuši uz 1, viņš vispār izkrita cauri, ja, tātad atstāsim šo te 2. Tātad, tagad jā, nu, viņš tagad dziļāk iegrimst, jā, un te ir tādas lietas. Te vēl ir, protams, mēs vēl varam pamainīt arī, pieņemsim, šo te damping, tad tas nozīmē to, cik ātri viņš apstāsies šūpoties, ja, paņemsim šo te lineāru angulāru, šajā gadījumā mums neiedarbojās, tāpēc, ka mums nerotē objekts, ja, bet lineāru mēs damplingu varam samazināt, pieņemsim 2, un mums viņš pirmkārt jau iegrimst bišķi dziļāk, otrkārt viņam tagad nevajadzētu apstāties. Jā, lūk, viņš iegrima dziļāk un daudz ilgāk šūpojās. Ja, ja es, protams, šo te dumping samazināšu tur līdz 0, pieņemsim, nu labi, tam man jau ir iekritis, ja. Tātad, tad attiecīgi viņš te būs. Nu, un kas te vēl? Vēl ir flow angle, ja, tātad flow, tātad tā ir straume, ja, tātad šobrīd mums šeit visi pa nulēm, pieņemsim, tātad magnitūda mums kā atkal ir kaut kāds šis te spēks, angle kādā leņķī ir, ja, šeit fizikā jāatcerās, ka nulle leņķis, ja tieši konkrēti šajā te 2D fizikas gadījumā, tur, kur jūs redzat kaut kādu angle, ja, tad tas vienmēr būs tā, ka nulle būs pa labi, 90 grādi uz augšu, 180 pa kreisi un mīnus 90 būs attiecīgi uz leju. Tātad šobrīd, pieņemsim, uzlīku 180 grādu, flow, tātad spēks ir 10, un attiecīgi mums viņam vajadzētu sākt tēt iekrīt, ja, un mēs redzam, ka viņš lēni, bet kustās uz priekšu. Protams, mēs to straumu varam palielināt, ja, un attiecīgi viņš kaut kādā brīdī vienkārši izkritīs ārā. Ja šeit mēs arī varam, ja mēs tagad density mainām, ja mēs redzam, ja, cik spēcīgi viņš viņu izgrūž ārā no ūdens, ja, tātad, pieņemsim, nu, tur ļoti liela density gadījumā viņš staigās pa ūdens virs, kā tāds Jēzus Kristus. Tātad, jā, šeit var, protams, arī panākt tādus smukus efektus, pieņemsim, es varu nodublicēt ūdeni, uzlikt, šeit neņemsim šos te, uztaisīšu, šis te mums ir, pieņemsim, cave, šeit es uztaisīšu caurspīdību, lielāku koloru, vienkārši šādi, tā, un ar ļoti tādiem viegliem paņēmieniem, jā, mēs redzam, ja, ka nepareizi es uztaisīju, ja, tad šo man vajag kaut kā šeit. Jā, kur te ir pats ūdens, ja, un mēs redzam, ja, ka viņš tā, kad ir zem ūdens, tad mums ir, jā, tā tad, te mēs dabonam tādu, nu, tīri simpātisku ūdens efektu, ja, tātad, ka viņš tātad
ir zem ūdens. Ja? Tātad lūk šāds te mehānisms, ja, ir mums iebūvēts. Vēl mums ir viens ļoti, ļoti sarežģīts mehānisms, ar kuru es ļoti, ļoti parasti iebremzēju. Tā, man te nav vietas vairāk, ja. Tā, water es paņemšu, tad arī aizbīdīšu kaut kur šeit. Šito es uztaisīšu lielāku, ja. Vēl ir tātad šīs te efektors, kas saucās wheel joint, viņš laikam saucās, ja. Tātad, kas ir domāts tā kā uzbūvēt mašīnu, ja. Tātad, pieņemsim, mums ir kāri, ja. Kaut kur šeit mums būs kāri. Kāram mums vajadzētu kaut kādu spraitu, skleiru, kuram būs kaut kāda, es nezinu, krāsa šāda. Būs plānāks, ja. Tātad nākamais, kas mums ir nepieciešams, ir sprite circle, ja, kas ir šis te riepas, ja, uztaisīsim vienu, nu, ne riepas, riteņi, pareizāk sakot, ja, apmēram kaut kā šādi, ja, un tagad šiem te cirkliem mēs pievienosim tātad colliderus, kas ir, collider, protams, ka man ir nepieciešams circle collider, šitam uzliksim, tā pacelsim viņu bišķi augstāk, šitam uzliksim box collider, ja? Tātad box collider 2D. Un tagad mēs cirkliem varam uzlikt šo te physics 2D, un šeit mums ir tāds wheel joint, ja? Šeit ir tā, kad tātad wheel joint, ja? Viņš pievienoja mums rigid body, kas mums ir tātad connected rigid body ir šeit mums laikam vajag uztaisīt rigid body 2D, ja. Tātad un šitam te būs connected šeit connected rigid body, car rigid body. Ančorus automātiski tā, man nav, sorry, šitas ir ieslēdzies, jā. Tātad, te mēs varam šo te jointu uztaisīt šādi. Nu, pastīsimies, vai man tas viss mehānisms tagad neizjuks. Izjuka. Ja es atstāju viņu tā kā centrā, un ja es tagad motor speed uzlieku, jā, nu viņš sāk griezties, bet braukt viņš nebrauc. Tīri teorētiski, jā, mēs redzam, ka tas ritenis griežās, bet tāpēc, ka šitam jābūt ir dinamika. Jā, kaut kas man te sanāca. Jā, diez kas nav, bet no kaut kāda mašīna man te ir sanākusi. Tātad tur ir jāskatās arī tā motoru uz otru pusi pietiek tāda braukt. Speed mīnus, jā. Tātad beidzot te kaut kas sanāk, jā, mēs lūk te varam taisīt tādu mašīnīti, jā, protams. Šeit ir vēl visādas lietas kā suspension, jā, tātad kā viņam uzvedās, ja redzēt tur kaut ko tur droši vien tad, kad, ja mums būtu tur akmeņains, tā grūns un tā tālāk, jā, tad attiecīgi, jā, es izslēdzu motoru, viņš man nenokrīt, jā. Bet, lūk, jā, tātad kaut kā mums te tomēr beigās sanāca, jā, kaut kādas šīs te lietiņas, jā. Tālūk.
Tas ir vairāk vai mazāk par fiziku. Es katram gadījumam pārbaudīšu, vai kaut kas tāds svarīgs nav palicis. Constraint force, ja tātad tas ir vienkārši mēs pielietojam kaut kādu spēku ar kaut kādu konstantu spēku kaut kādā virzienā, ja tātad principā tāds ļoti vienkārši mums vajag kaut ko, nezinu, pārvietot kaut kādu priekšmetu no viena punktu uz otru, no ar šo te constant force, ja kaut ko var pielietot, ja. Tie custom collideri, fixed joint, friction joint, hang, point effectors, relative joint, rigid body slider. Vēl viens kaut kāds interesants, jā. Varat droši vien papētīt, jā. Jā, nekas tāds ļoti būtisks te vairs nav palicis pie fizikas, jā. Izmetīšu ārā tā use motoru, te nav nekas. Jā, viss ir te skaidrs, ja? Tātad, vēl pāris lietiņas, kas nav parasti, kas it kā dažreiz liekas, ka tas ir baigi elementāri, ja? Pieņemsim, uztaisīt liftu, ja? Tātad uztaisīt liftu. Pieņemsim, šeit mēs uztaisam jaunu create elevator, ja, tātad šis te lifts mums būs, pieņemsim, šeit. Tā, to mašīnu aizbrauksim kaut kur šeit. Tiesa gan viņai mums vajag platformu, nu kas ir? Tā, tas ir vairāk vai mazāk tā, lai projektā ir, ja, galā viņš projekts paliks GitHubā, ja jūs varat arī paskatīties, kā tās konfigurācijas te visas notiek. Tā, tātad elevators, man vatar nevajag elevators, ja, tātad mums ir kaut kur šeit, ja. Tātad elevatoram, protams, mums ir vajadzīga pati platforma, 2D object, sprite square, ja? Tātad nomainīsim viņam uz šitas te platform long, šis te noteikti uz kaut kādu 5, ja? Tātad šī ir platforma, tā, pieņemsim, ja? Nu, es tādu lielāku un te uztaisu, ja? Tad pieņemsim, mums ir platforma, kura kustās tātad, kurai būtu jākustās no augšas uz leju. Šeit ir tā, ka, nu, liekas, kas tad tur ir uztais to mehāniku, kas kustās uz augšu uz leju, bet ir tādas dažas lietiņas, ja, kas nav acīm redzamas, ja. Pieņemsim, fizika. Tas nav tikai Unity. Fizika vispār ir, nu, tāda jocīga lieta, ja, tātad, es neuzliku kollaideri, sorry. Kollaiders, tātad fizikas 2D, box kollaideri 2D, ja. Tātad, un tagad, šobrīd man layers arī nav nomainīts uz šo te, bet tā ideja tāda, ja man ir platforma, ja, tātad, un es viņu ņemu un kustinu, ja, man it kā lapsēns brauc līdzi, bet ja es braucu pietiekam ātri, jūs redzēt, ja viņš iegrimst, ja, vai arī tā platforma viņam pazūd zem kājām, ja, tātad, un vispār dažreiz viņš izkrīt cauri. Ja, tātad, vienkārši šāda te pārvietošanās ir, nu, tā teikt, diezko nav, ja? Nu, tā ir, tā teikt, nepareizi, ja? Un patiesībā tas darbojās ne tikai 2D, šī pati problēma ir arī 3D visos elevatoros, ja? Kur mums vajag pārvietot, ja, teiksim, uz augšu uz leju kaut kādu priekšmetu. Arī pa labi, pa kreisi arī, principā, šī te pati problēma, pat vēl lielāka problēma, ja, ja uz augšu uz leju vēl mums vēl iedarbojās kaut kā tā fizika, ja, pieņemsim, tātad šeit.
nostāsimies uz mūsu tātad platformas, ja, tātad jau uz augšu uz leju vēl kaut kā mēs varam iedarboties, tad pa labi, pa kreisi viņš vispār nerēģēja, ja, tātad mums lapsēns vienkārši nokrīt, ja. Tāpēc šeit principā risinājums ir ļoti elementārs. Iepriekš mēs nekad to nebijām apskatījuši, bet ja mēs skatāmies šo te sistēmu, ja, tātad mums tātad playeris ir šobrīd tā kā gaisā, nu, tā kā nekam nav piesiets, ja, viņam tā saucamais parents, ja, vecāks pie kā ir pata scene, jeb patiesībā nekas, ja, tas ir nav. Un šeit ir tā, ka, ja mēs pieņemsim, tagad gribētu uztaisīt pareizu šo te elevātoru, tā uzlicam uz to elevātoru, ja, mums vajadzētu, ja, šo te mūsu playeri pabīdīt zem elevātora, ja, un tās arī, un tagad, jā, nospiedās Ctrl+S, un tagad mēs redzam, ja mēs tagad to playeri pārceļam tur, tad viss mums notiek, ja, mums visas kustības notiek tieši tā kā vajadzīgs, ja. Tātad tas, ko mums vajadzētu principā izdarīt, ja, ir vienkārši konstatēt, ka mēs esam uz šī te elevātora platformas, ja, tātad uz šīs te elevātora platformiņas, ja, tātad, un viņam nomainīt šo te parentu, ja, tāpēc uzrakstīsim šādu te kodiņu, ja, lai tomēr te uz elevators un tam līdzīgas lietas izmanto diezgan bieži. Tātad, pirmkārt, mums ir nepieciešams tags, ja, tātad mēs jau esam dažus veidojuši, uztaisam jaunu tagu, mums te bija enemy bullet, šeit nosauksim to par elevatoru. Ja, tātad tas mums būs tags elevatoru. Un attiecīgi šim te skvērem, jo mums te ir box colliders, ja, tātad nevis augšējiem, tā mums tā kā sistēmas sataisīta, ja, tātad. Un šeit mēs piešķiram šo te tagu elevatoru. Tātad tur, kur mums ir box collider. Nu, un tagad viss, kas mums ir jāizdara, mums ir jāiztaisa divi eventi. Tad, kad mēs ieejam šinī te, nu, tā kā enter, on collision enter, tad mums ir jāpiešķir šīs te square kā parents, un savukārt, ja mēs izējam ārā, tad mēs tad mēs playerim parentu piešķiram kā null, kas mums atkal atgriezīs mūsu tur scēnā. Tātad, to mēs varam izdarīt, ja, tātad mūsu grafu modē, es pārbaudīšu, vai gadienā mēs kur mēs jau esam sākuši rakstīt, ja, tātad eventu, kas ir on collision enter. Ja, tātad šeit mēs jau pārbaudījām, vai tā gadījumā, vai tas ir nav akmens, ja, tas ir tā enemy bullet, un attiecīgi mums notika pārēj. Principā mums tagad vajadzīgs ir gandrīz tā pati pārbaude, tāpēc es šeit šos te divus elementiņus nokopēšu. Ja, tātad, un taga vietā ierakstīšu elevator. Ja, tātad te mēs pārbaudām šo te. Un kas man tagad ir jādara? Tātad šeit man ir jāsavieno falsa gadījums, tāpēc, ka, nu, ja tas nav bullets, tādā gadījumā varbūt tas ir elevators. Bet kas ir daudz svarīgāk, mums ir šis kollaiders arī jāsavieno ar this. Tātad šeit vienmēr ir šī te pārbauda jāveic ir lūk šādi. Es pabīdīšu vienkārši visu to atkal zemāk, ja, lai taisītu šeit. Tātad man bija šī te bullet pārbaude. Tagad man ir jātaisa šī te elevatora parenta piešķiršana. Tāpēc šeit mēs atrodam nodi set parent. Transform set parent, ja. Un te ir tātad, šis ir mums nepieciešams true gadījums, ja, this, un mums vajadzīgs ir parents, un to parentu mēs vienkārši arī ņemam no šī te collideri, ja, tātad aizvelkam uz šeien, tātad mēs uzsetapojam šo te parentu, ja, tātad es uztaisīšu grupu elevator,
Nu, tātad, ja vajadzīgas kaut kādas papildus darbības, tad attiecīgi mēs varam šeit kaut ko papildināt. Bet, nu, es nezinu, ieslēgt gaismu, pieņemsim, liftā. Vēl kaut kādas lietas, ja. Tā, tātad... Un nākamais solis mums ir, tad, kad mēs izējam ārā, ja, tātad mums ir nepieciešams izveidot on collision exit, ja, tātad on collision exit, protams, 2D, un mums principā atkal vajadzīgs ir šīs te divas nodes, kuras es vienkārši pārkopēšu ar Ctrl+D un ielikšu šeit. Tātad šajā gadījumā es savienoju šo te ar šo, un neaizmirstam šo te kolēderi savienot ar šeit, lai pārbaudītu tagu kolēderiem. Un principā man ir nepieciešams atkal, es nokopēju šo te, es tā nevaru kopēt, jā? Ok, labi, šito es izdzēsīšu ārā. Tātad Ctrl+D, šito te set parent, un atkal ar true. Un šeit, tas ir true gadījums, ja mēs savienojam. Šeit ir tā, ka viņš tagad mums izdod tā kā varningu, dzeltenu, ka mums šeit kaut kas ir nepieciešams. Tīri teorētiski šeit var atstāt none, bet man šķiet, ka dažos gadījumos tas izsauc kļūdu, tāpēc šeit mēs tomēr piešķirsim, ka tas ir null elements. Ja? Šeit mums ir speciāls node, ja? Tātad null, kas saucās, ja? Kuru mēs arī varam piešķirt šim te elementam. Nu, jā, kā redzams, viņš vienalga bļaustās, bet nu, tā nu tas mums te ir vajadzīgs. Ja? Tātad tas ir elevator. Ja? Tātad, un kāpēc es aizvēru? Tātad, un attiecīgi, man šitus jāizver. Attiecīgi varam skatīties, tātad šeit taks mums ir elevator, vajadzētu būt, ka viņš šeit gan ir nianses. Es pēc tam parādīšu, ja tās nianses. Tā, un mēs redzam, jā, mēs redzam, ja, ka tātad mūsu playeris ir zem šī te square, un tātad mēs, fizika uz viņu gan vienalga iedarbojās, ja, vēl viena lieta, tomēr, jā, kā jau es teicu, tātad, kas par kļūdu? Tas, kā dažreiz dara, ja, tātad izveido vēl vienu 2D objektu sprite, square, ja, tātad mēs taisīsim melni, ja, tā, un viņu tātad uzliek, jā, tam ir jābūt noteikti zem platformas, tātad uzliksim tā te kaut kādu šādu te apgabalu, ja, tātad square. Šim mēs noņemsim elevatoru nost, ja, tātad būs untagged, šeit atstāsim ground, no this object only. Savukārt square'am mēs pieliksim arī box collider, physics 2D, box collider, bet šajā gadījumā ieliekam triggeri un nerādam šo te pašu kollaideri. Ja? Tātad mēs izveidojam tātad apgabalu, kurā ieejot playeris, tātad viņam parādīsies, viņš ies tā kā piešķir šo te apgabalu. Tātad, un šitam mums vajadzīgs ir elevator, bet sakarā ar to, ka šeit es izmainīju īsti triggeri, ja, tātad man īsti neder šī te pārbaude, ja. Tātad šeit es atslēdzu šo te, un šito arī man nevajag, ja. Tātad, bet izveidoju jaunu
ķēdīti, kas saucās on trigger enter, ja? Tātad add node on trigger enter 2D, starp citu tāds jau nav taisīts, ne? Gadījumā UI jump move izskatās, ka nē. Custom event, kas šits par custom event ir dead. Uztaisīšu grupu. Dead, ja. Tātad on trigger enter 2D. Tā, un šeit arī tātad šis savienojas ar šo, šis ar šo. Kaut kur, un šis ar šo savienojās, ja? Lūk šādā veidā, ja? Kaut kā šādiem uztaisīsim. Tā, un šis events mums neder on collision exit, bet mums vajag replaceot on trigger exit, ja? Tātad on trigger exit 2D. Vispārējais šeit paliek tāpat. Es ceru, ka tas tā kā palīdzēs. Teorētiski vajadzēja nostrādāt on collision. Nezinu, kāpēc viņš man te šajā gadījumā nestrādā. Bet tātad tā ideja ir, mēs tagad ielecam. Tagad mēs redzam, ka nekādas lēkāšanas vairāk nenotiek, un ja mēs mainam šo te square, tie teorētiski, ja tātad mēs varam viņu te diezgan ātri kustināt, nekas nenotiek, pa labi, pa kreisi viss notiek, jā. Un tagad tā, viņš tas ir vienkārši izejot ārā, tur nav parents, jā. Ok, tā ir nebūtiska kļūda, tātad vienkārši pabeidzot spēli, tur notiek race conditions, kad players jau ir iznīcināts, bet izpildās vēl events on collision exit. Tā, un es nezinu, es varu ātri uztaisīt šo te, bet tas, šo te paša lifta kustību, bet tas ir principā tieši tas pats, kas mums bija, pieņemsim, kur pie enemy, mums ir šis te pās, un principā tieši pēc tādas pašas sistēmas, kā šis te pās, tātad mums notiek arī šī te kustība, kur notiek šeit patrol kustība, ir principā tā pati elevātora kustība, ja, tātad man vienkārši slinkums visu vēlreiz tik daudz rakstīt, ja. Bet ideja tātad tur ir precīzi tieši tāda pat. Mums ir divi kaut kādi punkti, starp kuriem viņš pārvietojās, un tātad tas mums arī notiek. Jā, tad bišķu par ilgi te nočakarējos ar to elevātoru, jā. Bet, tātad strādā. Ko, kas vēl, varbūt, kas vēl jūs konkrēti interesē, jo man liekas, ka es esmu izstāstījis daudz maz visu, ko es tā kā biju plānojis vispār šo te lekciju ietvaros uztaisīt. Tā kā, ja ir kaut kas tāds, ko jūs vēl gribētu redzēt, labprāt gaidīšu kaut kādus ieteikumus, jā. Ok, tātad ienācās priekšlikums uztaisīt šo te vairāk scēnu gadījumu, ja, tātad par scēnām vispār, ja, tātad Unity. Unity, ne tikai Unity, praktiski visi tur Godot un Unreal Engine, ja, visi vairāk vai mazāk izmanto šo te scēnu, tā teikt, moduli.
katram tas nosaukums var tur atšķirties, bet ideja paliek tāda pati. Tātad ir kaut kāds datu kopums, objektu kopums, ja, kuru mēs ieslēdzam vai izslēdzam. Ja, tad viss ir tikpat vienkārši. Ja, tad mēs jebkuru lietu varam pārnest uz kaut kādu citu scēnu un teiksim, kad vajag, tad arī to ieslēdzam tā tālāk. Teiksim tā, tehniski tur nekādas sarežģītības nav. Sarežģītība parādās tad, kad kurā brīdī tas ir nepieciešams. Tas ir kāpēc mums ir jāieslēdz citu scēnu. Main menu gadījumā tur viss ir diezgan vienkārši. Ja, tātad mēs nospiežam pogu, mums ielādējās spēle. Tātad te ir viss ir ok. Bet tātad, lai mums tātad būtu, mums ir tas, kas mums ir nepieciešams, mums ir jāveido jauna scēna. Tātad man ir šeit scēnas folderis, kurā ir šī sample scēna, tur kaut kāda new scēna, to es vienkārši tur eksperimentēju. Tātad visu, ko mēs daram, tātad create scene, arī create scene. Tātad, un nosauksim to par main menu. Kāpēc 7? Main menu. Tātad, editorā, šeit hierarhijā, ir tā, ka, principā, šobrīd mums ir ielādēta sample scene. Ja es gribu ielādēt main menu, es varu vienkārši noklikšķināt dubultu klikšķi uz šo te main menu, un man ielādējās main menu. Bet ir vēl tāda papildus feature, ja, ka mēs varam arī šeit apskatīt vairākas scēnas. Tad mēs vienkārši pieņemsim, es zinu, ka man ir main menu un man ir sample scene. Es vienkārši varu ņemt un ievilkt šo te sample scene iekšā. Un tādā gadījumā man būs divas scēnas. Problēma ir tāda, ka tad, ja jūs laidīsiet, ja, tad abas divas scēnas miksēsies kopā. Tātad viņas šeit parādīsies vienlaicīgi. Un, pieņemsim, šajā gadījumā, redziet, Unity sāk bļaustīties, ka mums ir divi audio listeneri. Tas ir saistīts ar to, ka mums sample scēnā ir kamera, kurai ir audio listeners, ja, un šeit mums ir kamera, kurai ir audio listeners. Ja. Tīri teorētiski tādas situācijas nevajadzētu būt, nu, pat ne teorētiski, arī praktiski. Tad ir tā, ka jums ir jāsaprot, ja, kā jūs scēnas ielādējat. Ja, pieņemsim. Parasti main menu tiek ielādēts atsevišķi bez nekā. Viena pata scēna. Savukārt spēles scēnas var sastāvēt no vairākām scēnām. Ja? Tātad varbūt viena pamatscēna, kurā jums ir, pieņemsim, spēlētājs ar savu mehāniku un tā tālāk. Un pārējās scēnas, kuras jūs ielādējat, ir kaut kādi līmeņi, pieņemsim, jā, teiksim. Tur gan ir savi sarežģījumi un grūtības, pieņemsim, lai playeris tur būtu izpildītos, lai viņam varētu tikt klāt, lai izpildīties visi skripti un tā tālāk. Tāpēc pieņemsim visbiežāk šo te dalījumu veids kā tīri environmentāli. Ja, tātad šīs te papildus scēnas, ja, ir tikai un vienīgi grafika, kurā nav nekādas loģikas iekšā, kur nav skripta, kur nav nekādas skriptmašīnas un tā tālāk. Protams, tas nenozīmē, ka tikai tā var veidot. Ir dažādi mehānismi, kā to var darīt. Šobrīd es uz to, protams, nekoncentrēšos, bet tad, kad taisa kaut kādas lielas sarežģītas spēles, ja, kuras ir sevišķi tur kaut kādas sandboxīgas, tur open world, ja, vēl visādas kaut kādas, kur var iet tā kā bezgalīgi, ja, tad mēs aizējam līdz kaut kādam punktam, tiek ielādēts papildus saturs, nevajadzīgais saturs tiek izdzēsts ārā. Ja? Tad tas viss tiek veidots caur šīm te scēnām attiecīgi, bet, protams, ka tur var būt kaut kāda NPC vai vēl kaut kas, kuriem ir sava kaut kāda
savi skripti un tā tālāk. Ja? Tā kā jā, mehānismi, kā tas var notikt, ja, ir daudz un dažādi. Bet šobrīd mēs tad apskatīsim šo te vienkāršāko mehānismu, ja, kurā mums ir main menu atsevišķa scēna, samples scēna, atsevišķa scēna. Ja, tātad, lai es neredzētu šīs lai man viņas it kā būtu šeit, bet es tomēr palaižot gribu tikai vienu scēnu, tāpēc es šeit varu vienkārši nospiest unload scene, un attiecīgi man šī scēna šeit būs hierarhijā, bet es to šobrīd tā kā neredzēšu, un arī palaižot, es redzēšu tikai šo te vienu main menu scēnu. Tātad, lai izveidot main menu, atkal ir vairāki veidi, kā to var darīt, bet vienkāršākais veids ir tātad izveidot šo te UI canvas. Ja, tātad UI canvas. Jā, kā jau es teicu, mums šeit tiek radīts papildus elements event system un attiecīgi mūsu canvas elements. Protams, ka mums pašā scēnā var būt arī visādi, pieņemsim, kas mums te ir, varam ielikt, ja, tad kaut vai šo te backgroundu. Tā būs apmēram šādi. Es varu, teiksim tā, es varu ielādēt šo te scēnu un paņemt, ja, kaut kādu skatu. Ja, mēs redzam, ka tagad šīs te backgrounds lādējās no šīs te main menu, ja, lai netraucētu, ja, es varu viņu izlādēt ārā. Bet šobrīd man ir vajadzīgs viņas abas, ja, tāpēc es izdarīšu šādi, ja, tātad background es uztaisīšu sorting layeri default -500, ja. Un pārnesīšu, pieņemsim šo te mājiņu, ja, plant house, ja es nodublicēšu, pārnesīšu viņu šeit, ja. Tātad, un varbūt kaut kādus šos te divus kociņus. Šis ir tikai un vienīgi examples, ja, tāpēc ko un kā jūs darat, tad, protams, nav svarīgi. Kaut kādu platformu pārnesīšu, ja, ok, lai ir vieta. Tā, un load seed. Jā, lūk, man šeit parādās tīra grafika, kaut kur kaut kāda mājiņa, kaut kādu zeme un tā tālāk. Un tagad, kad tas ko es gribu izveidot šos te menu punktus, ja. Un menu punktus attiecīgi es veidošu jau pašā kanvasā. Lūk, tātad te man ir kanvas. Un tas, kas man ir nepieciešams, ja, man zem kanvas jau šoreiz, man ir nepieciešams šīs te pogas, ja, tātad UI, attiecīgi buton tekstmesh pro, ja. Lūk, viņš tātad izveido podziņu, mēs šeit game scēnā to redzam, iztaisam viņu varbūt lielāku. Man tagad tā, tagad atceramies bišķiņu to, ko es stāstīju pār ančoriem, ja, tātad, ja es gribu viņu tātad augšējā pusē, es viņu ielieku šeit, kreisajā, labajā augšējā pusītē, un poga. Kas tad ir poga? Ja, tātad poga ir speciāls elements, kuram mēs varam nodefinēt kaut kādu uzvedību. Ja, tātad pieņemsim, šajā gadījumā, ja mēs nospiežam uz pašu pogu, mums ir tātad iespējams tās transition, tā teikt, nomainīt, šobrīd ir color tint, mēs varam uztaisīt sprite swap animation, ja, bišķiņ šobrīd par to color tint, ja, tātad, pirmkārt mums ir normāli kolori, ja, kaut kādu, protams, ka mēs varam to normālu koloru uzsetapot, kā gribam, ja,
kaut kā šādi, ja. Bet te vēl mums ir vēl visādi čupa ar dažādiem kolāriem. Tātad pieņemsim highlighted kolāru. Tas ir tad, kad mēs esam, nu, tā kā uzbraukuši ar peli. Paņemsim, nu, es šobrīd tīri tikai tā intuitīvi ielikšu kaut kādu šo te krāsu, ja tālāk vēl mums ir preset color, ielikšu kaut kādu šādu, selected color ielikšu, pieņemsim, šādu, un, nu, labi, disabled color es atstāšu šo. Ja, tātad, palaižot spēli, mēs redzam, ja, tātad mums ir poga, ja, tātad mums ir mūsu poga, kuram ir šīs trīs krāsas, un kādas tad ir šīs uzvedības. Tāpēc, pirmkārt, iebraucot, ja, mums parādās šī highlighted color, ja, tātad butons automātiski iekrāsojās kaut kādā krāsā. Nospiežot press, attiecīgi mums parādās preset color. Ja, tātad preset color. Un tad, kad es palaižu vaļā, mums parādās šīs te selected color, ja, kas nozīmē to, ka mums ir šis butonis, tā teikt, iezīmēts. Ja es uztaisu divus, ja, tātad man iezīmējās, ja, pieņemsim, tas ir iezīmēts, šitas ir iezīmēts, ja. Principā šeit ir tā, ka defaultais taustiņš, ja, ir space, ja šis te butonis ir iezīmēts, un es spiežu taustiņu space, izpildās attiecīgais butonis. Tīri teorētiski šeit ir ar tabu, bet man tas nestrādā. Tā, paskatīsimies, kur bija tas event system. Tātad, nu, te vajadzētu būt it kā vertikāli. Ir strādā, ja, tātad bultiņus uz augšu uz leju, ja, tātad šeit ir horizontālās aksis, bet šo te jūs varat, protams, mainīt, ja, tātad šo jūs varat mainīt, iztaisīt savas input akses un attiecīgi turpinums nodefinēt tabu taustiņu vai vēl kaut ko, ja, tātad tādā veidā uz klaviatūras jūs varat pāriet. Nu, protams, ka mūsdienās tur reti, kad kāds kaut ko tur ar klaviatūras tur palīdzību pāriet, bet, nu, tomēr, ja. Jā, nu tātad tas ir te, kas attiecās uz butoni. Tīri teorētiski mums pie Canvas vēl ir arī dažādi elementi, pieņemsim toggle, ko izmanto, tātad tas ir kaut kāds, nevis kaut kāds, bet tas ir konkrēti, nu, checkbox, ja. Tātad checkbox, kuram ir kaut kāds teksts, nu viņš te baigi maziņais, ja, kuru jūs varat izmantot, pieņemsim, settingos, ja, tur uzlikt, tur skaņu ieslēgt, skaņu izslēgt, ja. UI vēl mēs varam izmantot tātad drop-down menu, ja, tātad, kur tātad parādās kaut kādas izvēles iespējas, ko mēs varam, ja, tātad šeit optionos ierakstīt attiecīgi. Nepieciešamos tur kaut kādus ieselektēt vajadzīgo, nezinu, skaņas karti. Un visbeidzot mums ir arī UI elements input field, ja, tātad, kurā mēs varam ierakstīt kaut kādus datus, nezinu, lietotājs, parole un tā tālāk, ja, tur IP adrese, tur kaut kādos multiplayeros un tā tālāk. Ja, tātad, lūk, šādi te mums elementi ir. Bet, nu, šobrīd mūs interesē šīs te butoni, ja. Un tas, kas man interesē, ir tad, kad nospiežot šo te butonu, es arī šeit zem butonu mums ir teksts, ja, kuru tekstu mēs arī izmainīšu. Tātad ierakstīšu šeit ir sākt spēli, ja. Lūk, sākt spēli. Uztaisīšu fontu lielāku, ja, sākt spēli, varbūt bold ielikšu, nezinu, krāsu šo pašu atstāt, nu, izskatās, jā, nu, kaut kā tā, ja, tātad sākt spēli. Nu, mums vajag izveidot šo te akciju, sākt spēli. Tīri teorētiski, ja jums ir sarežģītas pogas, tur, starp citu, es to laikam jums visu stāstīju, es tagad vēlreiz
to visu laikam lieki stāstīju, bet ok. Atkārtošanās zināšana māte, ja? Tā tad sākt spēli. Tas, kas mums ir nepieciešams, nepieciešama poga, nepieciešams aiziet uz šo te mūsu sample scēni, ja? Tie teorētiski tam ir paredzēts šis te on-click events, ja? Bet tā kā mēs izmantojam teorētiski jūs varat uzrakstīt, pieņemsim, vienu skriptu, ja, kuru izmantot visas tās pogas, bet nu šoreiz mums te ir tikai būs divas spēles. Uztaisīsim vēl otru uzreiz, ja, tātad otra būs, teiksim, uztaisīsim viņai krāsu kaut kādu, nezinu, šādu. Un, protams, to tekstu nomainīsim, tas būs pamest spēli. Ja, tad te bišķi mazāk fontu. Jā, varbūt bišķi augstāk, lai viņš te tā forši izskatās, ja. Šito butoni kaut kā šādi, ja. Tā kā tam ir jābūt šeit, ja, tātad pamest spēli šeit. Ok, tātad mums ir jāuzraksta, man tiešām tāda aizdoma, palīdās pagaidiet 1 sekundīti, Canvas, end panel, jā, mēs jau šo te tā kā rakstījām jau praktiski vienreiz, jā. Bet, nu, ok, tātad tas, kas mums būtu nepieciešams, ja, tātad pie pamest spēle mums ir vienkārši jāiziet no spēles. Principā to mēs varam darīt sekojoši. Kā jau es teicu, mēs varam veidot vienu tur tā kā skriptu, bet šeit ir tik ļoti elementāri, ka es to vienkāršāk izdarīšu tādā veidā. Uztaisīšu jaunu skriptmašīnu skriptu. Tātad, tikai nevis skriptmašīnu, jā, tātad skriptmašīnas skriptu. Ja? Un šajā gadījumā es source netaisīšu kā grafu, lai netaisītu kaut kāds jauns skripts, bet taisīšu šo te tipu, kas ir embedded. Ja? Tas nozīmē to, ka šis te skripts būs šeit jau implementēts šinī te pašā pogā, ja, tāpēc, un mēs uzreiz varam spiest edit grafi, ja, tātad, protams, te var nodefinēt kaut kādus taitļus un tam līdzīgi, ja, un pēc tam to pārkonvertēt pār saglabājumu skriptu, ja. Un kāpēc es iepriekš netaisīju, ja, iepriekš es vienmēr taisīju tos parastos skriptus, ja, lai viņi mums te būtu, ja, tātad enemy, fly, player un tā tālāk, ja, kāpēc es netaisīju visiem šo te embedded. Te ir tā, kad principā labāk ir, ja jums ir sarežģītāka struktūra, ja, teiksim, lielāki tie skripti, labāk ir taisīt, nu, tā kā saglabājums skriptus, ja, un it sevišķi jūs varat šos te skriptus izmantot vairāk kārtīgi kaut kur, tad nu, vairākiem, pieņemsim, enemy, jūs varat izmantot vairākiem enemy un tā tālāk, ja, tad viennozīmīgi tur ir jātaisa saglabājums skripti. Bet ja tas skriptiņš ir ļoti, ļoti maziņš, tur satura 1-2 komandas, tad tam nav jēgas un jūs varat taisīt to embedded, ja, tātad mums ir šeit atvarās jauns tīrs tukšs skripts, un šeit mums ir tātad iespēja on button click, kur ir on button clip. Tas ir šeit šajā events GUI, ja, tas nozīmē to, ka šis te events izpildīsies tad, ja uz mūsu, kur ir skriptmašīna, šī te objekta atrodas arī attiecīgi butonu elements. Ja? Tas nedarbosies citiem elementiem, tas darbosies tikai un vienīgi šīs. Un tas, kas mums ir jādara, es tagad pamestu spēli, tātad es rakstu šo te application. Mēs jau to iepriekš aprakstījām, ja? Un nekas vairāk te nav jādara. Tātad, kā jau es teicu, šis elements, šī te lieta nestrādās, kamēr mēs esam Unity, tā teikt, editoru modē.
mums ir editors atvērts, ja, šis te skripts nenostrādā, ja, jo mums nav no kā iziet, jo tad viņš izietu no visa Unity. Un otrs ir sākt spēli. Tam es izdarīšu principā tieši tāpatās, es pievienošu script mašīnu, arī iztaisīšu to kā embedded, edit graph, un arī izdzēsīšu šos te nevajadzīgos elementus, atradīšu un butonu klik. Tātad, un tas, kas man ir vajadzīgs, principā, viens pret vienu to, ko mēs darījām arī iepriekš. Man vienkārši jāielādē šī sample scene. Ja, tātad. Un šeit mēs izmantosim node load scēne. Tātad starp citu jā, tas nav, es te vienkārši kaut kas load nu kas ir scēne, ja, tātad šeit mums ir daudz ielādējama lietu, ja. Tātad šie te parastie load scene, ja, kas ir load scene, ja, tad bez async, ja, tātad tās vienkārši ielādē mums, tā teikt, scēnas un gaida, kamēr notiks ielāde. Savukārt load scene async, tas notiks asinhronā ielāde, kura mēs pasakām komandu ielādējam scēnu un principā izpildam jau nākamo darbību, ja mums būtu darbība virknē. Kā jau es teicu, šādā vienkāršā gadījumā mēs vienkārši izmantojam šo te load scene name. Ja? Savukārt, ja jums ir šī te pasaule, ir tā kā nu, dinamiski ielādējami, ja, tad jūs aiziet līdz kaut kādam pasaules stūrim un tagad tiek ielādēta jauna pasaules daļa. Tādā gadījumā šī izpilde var notikt asinhroni, ja, tātad fonā jūs turpinat tur staigāt un tās scēnas ielāde tur kaut kur notiek, ja, jo jūs vēl rezultāti īsti neredzat. Tā ir tā atšķirība, ja, kur šos te lietas izmantot. Vēl šeit mums ir, ja, tātad vairāki paņēmieni, kā ielādēt, ja. Nu, mēs varam paņemt arī šo te load scene name un mode, ja, tātad šo te, un kā scene name es, protams, rakstu šo te sample scene, scene, ja, tātad, un kā modi šobrīd es atkal izvēlos single, jo es gribu viņu ielādēt, nu, kā bez mana menu, ja. Vēl man ir iespēja ielādēt šo te addictive. Un addictive tas nozīmēs to, ka mums būs multiscēnas, ja, tātad, kā jau es stāstīju, ja, pieņemsim, mums var būt vairākas scēnas. Es bieži vien, pieņemsim, virtuālajā realitātē, kad es strādāju, man ir praktiski 3 scēnas. Viena scēna man ir tā, kas atbild par pašu virtuālo realitāti, tur visādi driveri ielāda un tā tālāk. Otra scēna ir, pieņemsim, kaut kādas mehānikas, kas man ir spēlē un tā tālāk, ja, un trešā scēna man ir, kas ir pats environments, kas ir tikai un vienīgi izskats, kas var mainīties, ja. Un tad mēs tādā gadījumā, ja mēs gribam veidot šādu te modeli, tad mēs izvēlamies šo te additive ielādi, ja, un mēs varam ielādēt vairākas scēnas vienlaicīgi. Protams, ka pie šādā gadījumā es biežāk gan izmanto šo te load scene async, bet, nu, var arī izmantot arī vienkārši load scene, bet, nu, šobrīd mums tātad ir nepieciešams šis te mode single un scēne names ir sample scene. Principā tas ir arī viss ar mūsu menu. Ja, tātad, un palaižot mūsu spēli, tagad man ir aktīva šī te main menu, ja, redziet, hierarhijā main menu aktīvs, ja, teiksim, šī te sample scene man vispār nav šeit sarakstā, tā kā
palaiž spēli, nu, pamest spēli, protams, neizpildās, un attiecīgi es tagad varu spiest šo te sākt spēli, un, jā, kā redzams, notiek šeit mainmeņu tika izlādēts un sample scene tika ielādēts. Ja? Lūk, tādā veidā mēs pārējam uz jaunu scēnu. Ja jums būtu, pieņemsim, kaut kāds teleports uz jaunu scēnu, jūs izmantot tieši precīzi šo te pašu komandu. Ja? Tātad jūs, protams, neizmantotu visdrīzākais šo te on button click, bet izmantot kaut kādu teleporta eventu, bet izmantot šo te pašu load scene. Varat neizmantot ar šo te modu, nu, tam nav nekādas starpības, ja, vienkārši varat izmantot load scēne šo te scene name, kurā mums ir ierakstam sample, kas ir sample scēne. Ja, tātad tas ir identiski tāpatās, kā es uzrakstīju iepriekš, ja, kā mēs ielādējam šo te scene ar modi single. Tātad, lūk, tas ir viss, tā ir visa pārēja starp scēnām, ja, tātad, un kā tad mēs veidojam spēles build. Tātad šeit mums ir augšā, kur ir file, build settings. Ja, mums atvarās šīs te build settings. Ja. Kas mums ir jāievēro? Vissvarīgākā lieta, ja, mums ir jāievēro, ka mums jābūt mēs tikko runājam, ja, par multiscēnām. Un šeit scene in build mums ir jābūt visām tām scēnām, kuras mēs izmantojam mūsu spēlē. Tātad, ja man šobrīd izmantojās 2 scēnas, ja man te ir jābūt arī abām scēnām, ja, es varu nospiest šo te add open scene, ja, tātad viņš ielādē attiecīgi šīs te abas 2 scēnas. Bet te vēl viena nianse, kas būtu jāievēro. Ja, ja es atstāšu to šādā veidā, scenes in build, ja, viņām ir šie te indeksi 0,1, tādā gadījumā palaižot spēli, man uzreiz izpildīsies šī te sample scene, nevis maina menu. Tāpēc, ja es gribu, lai man maina menu izpildās pirmā, es viņu šajā sarakstā pārceļu uz augšu, man tai ir jābūt kā 0. scēnai. Ja? Tātad 0. Tātad te mēs vienmēr sākam ar šo te 0. Un tālāk jau vairāk jau šī te kārtība nav būtiska. Ja? Svarīga ir tikai pirmā scēna, lai mēs zinām, ko ielādēt, jo mēs jau tālāk jau paši ielādējam automātiski tās scēnas, kas mums ir nepieciešamas. Ja? Nevis automātiski, bet kaut kādā veidā caur kodu vai vēl tātad regulējam, kuras scēnas mēs ielādējam. Ja? Tātad, bet svarīgākais ir, ja jūs veidojat multiscēnas, ja, tad visām šīm scēnām ir jābūt šeit, jo citādi jums kods tajā brīdī, tad, kad jūs gribēsiet ielādēt, pieņemsim, sample scene environment, tādā gadījumā jums parādīs kļūdu, ja nevis parādīs kļūdu, bet jums programma uzkārsies vienkārši, jo viņš nebūs šeit šajā scēnā. Ja. Tas ir nepieciešams tādēļ, ka Unity ņem un skatās, ja, kas ir sample scēnā, kādi resursi tiek izmantoti, ja, lai no projekta ieliktu tikai tos resursus, kas patiešām tiek izmantot spēlē. Ja. Jums te var būt salādēti 101 assets no interneta, ja, bet sabildojot tiks izmantoti tikai tie asset elementi, kas jums ir spēlē. Ja. Tātad tas jums šeit ir, tas ir svarīgi. Nu, un visbeidzot, tad, kad tas jau ir, šeit jūs varat neko nemainīt, ja, tas ir kaut kādiem developer buildiem un tā tālāk, tad, kad ja jūs kādreiz tur sāksiet strādāt, tad jūs tur varbūt vajadzēs kaut ko mainīt. Bet tā, kāda jums ir platforma, nu, man vajadzētu sūtīt, ka tas ir Windows, ja, man nav pašam Maca, ja, vai Linux, ja, tad šeit, nu, man šobrīd arī tika uzinstalēts ir Macs, ja, tam līdzīgi. Bet, teiksim tā, un spiežam build, ja, tātad, ja, tātad, šobrīd viņš te prasa, kurā mapē buildosim, es vienkārši uztaisīšu jaunu mapi,
kuru tā arī nosaukšu, build. Jā. Un arī šo mapi es arī izmantošu. Nu, lūk, un viņš sāk sparīgi strādāt. Pirmo reizi buildojot process notiek bišķi ilgāks, ir ceļšiem vairāk aseti ir. Šeit neko daudz aseta nav, tāpēc process notiks diezgan ātri. Jā, izskatās, ka sabuildojās. Un, attiecīgi, viņam vajadzēja, jā, rekur viņš atvēra mapīti, ekadiena build, jā, tātad, un, lūk, šeit mums ir šīs te ekadiena exe files, jā, tie pārējie nepievērsiet uzmanību, jā, svarīgais ir šis, bet man jāsūta visi šie te faili, jā, tātad atceramies, ka Unity veido, ja, tātad šeit ir visādi dati, kuri tam ir nepieciešami, lai izpildītu šo te spēli. Nu, lūk, nu, skatāmies, kas tam mums tagad notiek. Palaižam šo te ekadiena exe, un viņš palaiž mūsu spēli. Ja, tātad fullscreenā, kur mums ir tātad tā spēle, un attiecīgi, kur ir tātad pamest spēle. Jā, starp citu tagad nostrādā pamest spēle. Mēs redzam, jā, ekadiena nostrādā. Tad pamest spēle nostrādā un attiecīgi sākt spēli. Jā, mēs redzam, ka šī te spēle nostrādā. Šitie visi sīkumi nepievērsiet uzmanību, uztaisiet tā, lai jums ir kaut kāda spēles ideja, spēles tur stāsts, kaut kāds nobeigums un sākums un nobeigums, pareizāk sakot, ja tātad spēles kaut kāds mērķis, kāpēc jūs gribat, lai es spēlēju to spēli, taču nevis vienkārši, lai es spaidītu te podziņas kaut kādus tur spaces vai vēl kaut ko, bet tāpēc, ka man interesē, ja kaut ko izdarīt, kāpēc lapsēns ir paņēmis zobenu un tagad ies kaut kur mežā, kāpēc viņš nevar vienkārši sēdēt mājās un nedarīt neko, kāpēc viņam arī jādara kaut kas, kāpēc jā, pēkšņi tur kaut kas tur ir, un kāpēc viņam vajag kaut kādas lietas. Tālūk, visumā jums ir visi instrumenti, ja, lai pabeigtu spēli līdz tam, nu, varbūt ne pabeigtu, bet, nu, uztaisītu spēli. Kurs ar to ir noslēdzies. Paldies par uzmanību.